10. aprīlī Jelgavā notika 3. Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu meistarības konkurss metāla apstrādē un mašīnu būvē, kur piedalījās 13 komandas no visiem Latvijas reģioniem, lai demonstrētu prasmes kādā no 3 kvalifikācijām – mašīnu būvs tehniķis, programmvadības metāla apstrādes darbu galda iestatītājs vai metinātājs. Mēs ļoti daudz mēģinām meklēt iespējas sadarbībā, lai popularizētu metāla apstrādes jomu kā tādu, jo tiešām uzņēmumi ir daudz, bet ir svarīgi piesaistīt speciālistu, kas varētu strādāt. Teiksim tā, šī pasākuma mērķis jau ir pirmkārt popularizēt metāla apstrādi, parādīt šo daudzveidību, iespējas, ieinteresēt jauniešus, un mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka jau 3. gadu šis pasākums notiek mums tādā sadarbībā. Konkursa idejas autors un organizators ir Metāla apstrādes un mašīnu būvs asociācija, kas ar šo iniciatīvu vēlas ne tikai noskaidrot labākos jaunos speciālistus, bet arī parādīt, tehniskās profesijas ir mūsdienīgas, pieprasītas un ar labām karjeras iespējām. Visi zinām, speciālisti trūkst, bet būtiski jau arī, lai tie jaunieši, kas jau ir izvēlējušies mācīties šīs specialitātes, lai viņi arī saņem papildus motivāciju, to skolu pabeigt un kļūt par labiem speciālistiem. No otras puses arī mums te piedalās uzņēmumi gan kā sponsori, gan kā žūrijas komisijas eksperti, un faktiski tā viņiem arī tāda iespēja redzēt, kas tad no tās izglītības sistēmas tuvāko gadu laikā varētu rasties. Konkursā jaunieši prezentēja savus darbus, kas tapuši vairāku mēnešu garumā, no praktiskiem risinājumiem līdz radošiem un pat inovatīviem prototipiem, kurus vērtēja žūrija. Kungam tika prasīts, cik detaļas tiek izmantotas. Es varu pateikt uzreiz, tas ir vairāk kā 1000. Apskatieties šitai vienā fragmentiņā, jau mēs varam, es teiktu, saskaitīt jau 100. Mēs vērtējam radošumu, vērtējam precizitāti un darba drošību, kā tika ievērota. Jaunieši atzīst, ceļš līdz rezultātam nav bijis viegls, taču ir prieks par piedzīvoto un gandarījums par paveikto. Kaut kur jau jūt, braucot ārā no viesnīcas, jau piekabē pat uguņi parādījās, kas vakar nedeg. Tā jau bija zīme, ka būs labi. Tiešām mēs esam laimīgi, lepni viens par otru. To, ka mēs turpinājām cīnīties, sasniedzām virsotnes, tā kā triumfējām šodien. Kopumā skatoties, kopējai latiņi tiek pacelta katreiz augstāk un augstāk. Un redzam, ka praktiskie metinātāji, kas nāk uz to nodarbību, ka viņu līmenis arī pieauga. Tur riktīgi spridzināja. Tur ne tikai spridzināja, bet tur šāva. Tā kā dzirksnes gāja pa gaisu, metālu kausēja un beigās arī sanāca gala produkts. Tā kā puiši bija malači, tā turēt.